Labrīt. Es saprotu, ka šodien brīvdiena. Viena puse ir sasēdusies, otra vēl nav. Jā, droši nākam iekšā. Maleči. Slavu Dievam. Jā, es skatos, man telefonā rādās 31. decembris. Kaut kā dīvaini ir. Es nezinu, kā pārējiem, bet man ir dīvaini sajūta. Tad sajūta tā kā brīvdiena, bet tā kā jānāk uz draudzi ir. Bet prieks redzēt tik vien, kas ir piecēlies un kas ir gatavs, jo šodien būs brīnišķīgs dievkalpojums, pateicoties jums. Un tāpēc es ticu par labām lietām. Un mēs kā parasti sāksim to, ka mēs lūgsim. Es jau skatos, ka vienkārši cilvēki ārā ir. Un mums vajag to filmu uzlikt, kur cilvēki, kad nāk iekšā, tad viņi uzreiz tiek īpaši izcelti. Un, Slavu Dievam. Slavu Dievam. Jā, mums šodien, es nezinu, cik pēc 7 gadiem, ja tā sanāk, 31. datums svētdienā iekrīt. Ja? Jā, man liekas, jā, ir tā ar mani, ja? Tu nezini? Labi, cik gadā ir svētdienas, jūs zinat? Yes. Tātad šī ir 52. svētdiena šī gadā. Un šodien ir Dievs ir labs un Dieva vārds ir nemainīgs. Un es aicinu tev celties kopā ar mani, vienkārši pateiksimies par šo gadu, pateiksimies par to, ko viņš ir darījis mūsu vidū, par to, ko viņš darījis mūsu personīgajās dzīvēs, un tad kopā arī dziedāsim un slavēsim viņu. Amen? Amen. Tēvs, mēs tev pateicamies un slavējam Jēzus vārdā par tavu žēlastību. Mēs pateicamies, Tēvs, par tavu apgādību, mēs pateicamies par tavu valstību, Tēvs, kurā mēs esam iecelti, Tēvs. Mēs pateicamies, ka, lai gan mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs neesam no šīs pasaules. Es pateicos, ka mums ir dot, Tēvs, šī privilēģija, Tēvs, staigāt šajā jaunajā radījumā. Mēs pateicamies, Tēvs, ka šis gads ir bijis svētību gads. Mēs pateicamies, Tēvs, ka šī gadā mēs esam piedzīvojuši, Tēvs, tavu labestību un tavu žēlastību visās dzīves jomās. Mēs pateicamies un slavējam, Tēvs, ka tavs vārds ir patiess un uzticīgs, Tēvs, un viss, ko mēs lasām tur un ticam, tā ir absolūta patiesība, Tēvs. Un tu esi teicis, ka tu apmierini katru mūsu vajadzību. Tu esi teicis, lai mēs nākam pie tavu troņa un saņemam žēlastības palīdzību īstajā laikā, Tēvs. Lai mēs nākam ar drošību, lai mēs nākam ar drosmi, Tēvs, pie tā, lai saņemtu, ja mums ir kaut kas, kas mums trūkst, lai mēs saņemam šīs lietas, Tēvs. Mēs pateicamies, Tēvs, par šo žēlastības gadu, par 2023. gadu, Tēvs, ka tas ir bijis pieauguma gads, ka tas ir bijis svētību gads, ka tas ir bijis jaunu aizsniegt cilvēku gads, Tēvs. Es tev pateicos par visām šīm labajām lietām. Es pateicos par ikvienu personu, kas ir ienākuši šī draudzē. Es pateicos par ikvienu, kas ir ienācis jebkurā draudzē, Tēvs. Es tev pateicos, ka tu esi mūsu gans, tu esi mūsu labais gans, un tu esi tas, kurš velc pie sevis visus tos, kas meklē, un tos, kam ir jāsaņem glābšana. Un mēs pateicamies, Tēvs, par šīm daudzajām lietām, par kurām mēs šodien atcerēsimies un paskatīsimies, kas ir tas, kas noticies, Tēvs. Es tev pateicos un slavēju Jēzus vārdā. Tu esi mūsu labais gans, un šodien mēs tev dodam visu slavu un godu, Tēvs, par to Jēzus vārdā. Amen. Amen. Kur man ir sapņu komanda, zvaigžņu komanda? Tu esi arī? Man te pietrūkst. Es domāju, Sanita nāks. Es atgādinu tiem, kas nav bijuši šeit, kas šie ir par cilvēkiem. Tie ir vislabākie cilvēki, tie ir vieni no drosmīgākajiem cilvēkiem. Jā, un šie cilvēki tādi paši kā mēs visi draudzē, un mēs gribējām, lai pielūgsums un slavēšanas laiks nav priekšnesums tur priekšā, bet mēs gribam, lai tas ir katra cilvēka personīgais piedzīvojums ar Dievu. Un katru reizi, kad es dzirdu
Un, kad mums ir bijuši ciemiņi, un kad es dzirdu, ka draudze dzied, tāpat kā Ziemassvētkos draudze dzieda šīs dziesmas, tā ir labākā skaņa, kāda var būt. Un es ticu, ka šodien arī mēs dzirdēsim tavu balsi, ne tikai mūsu mikrofonu balsi. Tēvs, slāva Tev par Tavu dzīvības pārpilnību, kas ir mūsos. Jēzu, mēs pateicamies, ka Tu atnāci, lai dod mums dzīvību un dzīvības pārpilnību. Es pateicos, Tēvs, ka šī dzīvība darbojas katrā cilvēkā šodien šeit. Un mēs slavējam Tevi, Jēzu, mēs slavējam un pagodinam Tevi, ka Tu veic brīnums mūsu vidū, ka Tu izmaini dzīves, Tēvs, mēs slavējam Tevi. Tev viss gods un visu slāva. Paldies Tev, Jēzu. Halleluja! Halleluja, Tu esi nemainīgs un Tavs vārds ir nemainīgs. Manā dzīvē Tavs vārds ir stabils un nemainīgs, un es pateicos par to, Tēvs. Halleluja, slāva Tev, Tēvs. Halleluja. Amen. Slavu Dievam. Ņem Dievu vārdu personīgi savā dzīvē. Neskaties to, ko citiem cilvēkiem, kas notiek, paņem Dievu vārdu, paņem Bībeli kā savu personīgo pamatu savai dzīvei. Amen. Te ir kāds šodien vai nav? Amen, ir kāds. Slava Dievam. Jā, mums ir atkal labas lietas notiekās, un ir divi cilvēki, kas grib dot labas liecības mums. Un liecības mērķis ir... Mēs pagodinām Dievu caur šīm liecībām, un otrais mērķis ir, mēs stiprinām viens otru ticību. Un, reizēm mums ir vajadzīgs dzirdēt, kā kādi cilvēki iet cauri kaut kādām lietām, un pirmais cilvēks mums būs Alfreds, un mēs gribam viņu dzirdēt, viņu liecību, un viņam ir labas lietas, ko pateikt, un viņš centīsies tā, lai mēs visi varam saprast to. Labdien, draudzi! Gribētu jums izdalīt liecību par dziedināšanu. Pirms Ziemassvētkiem man kaimiņi uzaicināja ciemos, un mums sanāca saruna nonācām līdz sarunai par veselību. Ja? Un es ticībā pilnīgi atbildot, ka man pieder dziedināšana, es neslimoju. Ja? Un tā bija atbilde, kad es tāds pārliecināts, ka viss būs kārtībā. Bet bija darīšanas, un visādas darīšanas kārtojot, braucot ar mašīnu, bija silts. Atbraucot mājās, izkāpjot kaut kā ārā, pārņēma drebūs. Pie sevis nodomāju, viss būs kārtībā. Protams, gāja laiks, ienāca nākošā diena. Sapratu, ka esmu saaugstējies. Miesīgais cilvēks sāk domāt, tā svētdien man jābūt draudzē, man ir kalpošana, ko darīt? Labi, dodu grupā ziņojumu, esmu apslims, kas man lūdzu varētu aizvietot. Ir Ujāna, kas piekrīt, viņa saka, ka es esmu gatava kalpot. Iet laiks, tajā pašā dienā jūt, ka temperatūra kāpj, paaugstinās. Sapratu, ka ticība man ir maza, es nelūdzu par dziedināšanu, bet padevos tai panikai, kas bija. Pagāja kaut kāds laiks, temperatūra tā kā paaugstinājās, un tad es sāku pārdomāt Dieva vārdu un vispār patiesībā, kas es esmu Dievā, un kāda ir mana apsolījuma un kam es piederu. Un vēstulē Efeziešiem 1. nodaļā 5. pāns ir. Efeziešiem 1. nodaļa, 5. pāns saka, pēc savas
gribas, labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Un tas pats 1. nodaļas 7. pāns saka, viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Gāja laiks, un es sapratu, pārdomāju Dievu vārdu, ka kaut kas tālāk ir jādara, tā tālāk nevar turpināties viss. Un. Temperatūra jau bija pacēlusies līdz 3,86, augstu uzkāpusi. Un tad es vienkārši ņēmu vārdu un no Marka evaņģēlijas 16. nodaļas 17. un 18. pāns tur ir teikts. Pāns. Bet šīs zīmes ticīgajiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgi zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Jā, mums ir apsolījums, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un tas pieder mums. Jā, un, protams, es ņēmu laiku ar Dievu. Es lūdzu par sevīm, jā, un jā, šeit es esmu. Es gribu pateikt, ka es Dievs liels un varens, temperatūra man nav. Jā, un, protams, ko es varu pateikt, ka paldies debes Tēvam par dziedināšanu, un ka jāstāv ticībā un jācīnās par to, un tas ir garīgs darbs. Āmen. Nākamais, man nav skaņa. Nav neviena vairs skaņa. Jūs negribat man dzirdēt laist, ja? Nav. 1, 2, 3. Nav. Ir. Droši, jā. Jā, nākamais, Dita, lūdzu. Dita mums kalpoja tas ir Ziemassvētku dievkalpojumā, un viņai nebija iespēja dot liecību. Viņa stāvēja aiz kameras, tur, kur Gati šobrīd stāv. Jo, paldies Dievam, draudze ir iegādājusies jaunu kameru, bet tas arī nozīmē, ka jauna kalpošanas vieta ir atvērusies. Un mēs meklējām vēl droši vien kalpotājus tur, bet Ditai ir liecība, ko viņa grib pastāstīt, un lūk tev mikrofons, un es pastāvēšu tev blakus. Labi, paldies. Es gribētu laikam sākt izlasot no Galatiešu vēstules 5. nodaļas, kas ir miesas darbi un kas ir gara augļi. Ja? Tātad miesas darbi tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, būšana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana, tam līdzīgas lietas. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Un, principā, es gribētu padalīties ar tādu ļoti nesenu lietu, kas notika vakar. Principā bija tā, ka man tas pēdējais laiks vispār ir bijis tāds diezgan emocionāls, varētu teikt. Un vakar es pamodos ar, principā, uzreiz jau izkāpu no gultas, viss slikti. Agrs rīts, jābrauc uz treniņu. Treniņā viss kaitina, visi besī, visi kaut ko dara ne tā, kā es gribu. Un pēc tam bija jābrauc uz Alfu, 30. decembris. Visi gatavojas svētkiem. Veikalā pilns ar cilvēkiem, eju visi pa priekšu, neviens nelaiž, visi stumdās, grūstās, un uzreiz man galvā tās domas, ka viss besīgi, cilvēki ir tādi, šitādi, sākās uzreiz visus noliek, un dusmas iekšā jau vārās, un viss gribās mājās, viss ir apnicis, jau uzreiz domas arī rītā uz draudzi negribu braukt, uz jaungada vakaru negribu braukt, un viss, un liekas tā, ka tas iekšējais tāds nemieris, dusmas, nesavaldība, tas viss tā kā tāds melns mākons, principā pārņem uzreiz. Un tad bija tā, ka vakarā atbraucot mājās, man principā sākumā bišķiņ sāk sapēt galva.
Un tad ar Lauru runājot, viņa tā kā teica, nu varbūt paskaties, kā tev tajā dienā ir gājis, kā tu vispār esi dzīvojis, kā tu uzvedies un tā tālāk. Un tad, jā, tad uzreiz par to tā kā es bišķiņ aizdomājos, jā, bet tad es tā kā noliku to tādā stūrītī un domāju, nu gan jau tā galva pāries. Un tas visi tie miesas darbi, viņi bija tik izteikti, jā, un no tiem gara augļiem bija pilnīga nulle tajā dienā man. Un principā bija tā, ka bija jātaisa tur jaungada vakaram salāti, tad tur sagriez visu ar tām galvas sāpēm, likās, ok, viss kārtībā. Un tad domāju, atgulšos bišķiņu, tā kā varbūt pāries, un tad tā galva sāka tik ļoti sāpēt, kad likās, ka vienkārši galva tūlīt uzsprāgs, tad sākās slikta dūša, ķermenī palika vienkārši tāds augstums, drebuļi sākās, un principā tur tādas migrēnas pazīmes jau bija. Un tas viss bija tik slikti, ka principā es vienkārši guļu gultā, es raudu un saprotu to, ka es fiziski neko vairs nevaru izdarīt, paliek arvien sliktāk un sliktāk. Un tad es sapratu, ka viss, ko es varu darīt, vienkārši sāku lūgt mēlēs. Un tad es sapratu to, ka uzreiz atnāca kaut kādas lietas, par kurām man vienkārši bija Dievu priekšā jāiet, jānoliek viņas un jābūt pazemīgai. Un vienkārši jānožēlo tas, kā es dzīvoju, kā es pret cilvēkiem izturos, kad visas tās domas galvā, ko es pieņēmu, ja, kad tas ir tāds, tas ir slikts, ja tas man izbrauc ar ratiņiem priekšā, tad to nolamāja, ja, un tad visi cilvēki, visi bija slikti, izņemot es pati, ja, un tad, bet tas nav tas, kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Viņš grib, lai mēs dzīvojam mīlestībā pret cilvēkiem, un tiklīdz es to noliku Dieva priekšā, es to nožēloju no sirds, tad es saņēmu tādu atklāsmi no Dieva, ka man nav jādzīvo kaut kādā savā patiesībā, bet ka man ir vienkārši jādzīvo tajā viņa mierā, ko viņš ir devis man. Un pēc tam nākamais solis es vienkārši pieņēmu patiesību par savu dziedināšanu, par to, ka mans ķermenis, viņš pieder Dievam, kad vēlnam nav vispār nekādas varas gar manu veselību. Un principā tiklīdz to sapratu, ja, kad es ar tiem miesas darbiem biju atvērusi durvis vēlnam ienākt un kaut kā sākt mani aiztikt, manu veselību, un tiklīdz tās durvis vienkārši aizvēru ciet, tad durvis atvērās Dievam. Viņš varēja vienkārši atnākt un dziedināt. Un tas, kā tas notika, tas bija tik pārdabīgi, ka es principā savā dzīvē to nebiju vēl piedzīvojis, kad es vienkārši guļu, man galva sāp, slikta dūša, liekas, ka vēmšu, vienkārši drebuļi krata jau stundu. Un tad vienkārši momentāli galva vienkārši vispār nesāp. Man tāds, ok, wow. Tad vienkārši tā sliktā dūša, viņa vienkārši pazūd. Un pēkšņi vienkārši karstums tā kā no rokām līdz kājām iziet cauri. Un uzreiz vienkārši silti paliek. Tas bija vienkārši tādā acu mirklī, kad principā tas fiziski liekas neiespējami. Kā tas var pāris sekundžu laikā principā notikt. Un patiesībā tās lietas, jā, tā, ka mēs viņas apzināmies, citreiz, protams, tas nav jāuztver visiem, ka tagad tev kaut kas jāskrien, jānožēlo, lai tu varētu dabūt dziedināšanu. Katram tās lietas notiek savādāk, bet tā bija tā kā mana atklāsme, es sapratu, ar ko man bija tā kā jācīnās tajā brīdī un kas man bija jāsaprot. Un Svētais Gars deva man to atklāsmi. Un tad vienkārši ir tāda pazemīga sirdi jāiet un Dievu priekšā jānostājas un jānožēlo lietas, un tad pēc tam tālāk tu jau pieņem vienkārši tos Dieva apsolījumus, tā, ka tu esi atvērs tās durvis atkal Dievam un aizvērs vēlnam. Un principā tas bija ļoti pārdabīgi, slavu Dievam, un es esmu šodien šeit un būšu arī vakarā uz pasākumu, un viss ir kārtībā. Un otra lieta, vēl viens varbūt, kā vēlns mēģināja man apturēt, lai es šeit neesmu. Šorīt gāju. Mums mājās sanāk tā, ka ir otrais stāvs, ir dzīvojamais stāvs, un tad apakšstāvs ir garāža, un tad ir tādas betona trepes, principā, tādas diezgan augstas. Un viņas no rīta bija apladojušas, un tas ledus bija caurspīdīgs, un es viņu vispār tā kā neredzēju, un es vienkārši liku pirmo pakāpienu, un es vienkārši krītu, un man ir vienkārši stīkla bļoda rokās ar salātiem. Un es krītu lejā un saprotu to, ka vienkārši man tur 15 pakāpienu betonu, un es pa viņiem visiem vienkārši lejā uz muguras, un viss slikti un bļoda pa gaisu, soma pa gaisu. Un es saprotu to, ka visi satopos lejā, un man pirmais, kur bļoda.
Un es saprotu to, ka skatos un bļoda vesela. Un es domāju, slava Dievam, būs salāti jaunajā gadā. Un bļoda vesela, un tad es tā sāku domāt, ok, un es. Un tad es saprotu, tā pieceļos, domāju, ok, tu varēji galvu pārsist, jā, betona trepes, varēji vēl kaut ko sasist, salauz. Un es pieceļos un saprotu to, ka viss kārtībā. Vispār, pilnīgi nekādas vispār traumas. Un tomēr, tās trepes augstas, jā, betons, un liekas, kā tu principā varētu pilnīgi bez kaut kādām traumām iziet sveikā cauri, bet tāds sajūt, ka vienkārši Dievs savās rokās noķēra to bļodu un teica, ej tālāk. Jā, un tāpēc tādi divi vienkārši notikumi divās dienās, un es saprotu to, ka Dievs ir visu laiku blakus, mums vienkārši ir jādzīvo tajos garā augļos, un tad es vēl gribēju teikt, ka Galatiešu vēstules arī 5. nodaļas 25. pants saka, ka ja mēs dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Jā, tāpēc arī es gribu jūs iedrošināt visus atstāt tos, tā teikt, miesas darbus 23. gadā un 24. iekāpt ar garā augļiem. Mīlestību, prieku, laipnību pret apkārtējiem. Amen. Slāva Dievam. Halleluja. Tas bija labi. Dievs ir labs un viņš ir reāls mūsu dzīvēs. Ne tikai tajā brīdī, kad mēs viņu lūdzam, viņš visu katru dienu, katru brīdi viņš ir ar mums. Viņš ir tik labs. Man pavisam īsi paziņojumi, jo es zinu, ka Aivaram ir daudz šodien, ko viņš vēlas pateikt. Tātad atgādinu, ka svētdienas dievkalpojumi, kā vienmēr arī nākamajā gadā būs 11. un nākamais svētdienas dievkalpojums jau ir janvāra 1. dievkalpojums, mums būs arī svētais vakarēdiens. Un tāpat arī bērnu draudz darbosies, kā vienmēr dievkalpojuma laikā. Arī trešdien, tātad iznāk nākamā nedēļa trešdienā, tas mums sanāk, tad ir 1., 2., 3. janvārs mums būs lūkšana dievkalpojums, tā kā droši nākam mēs kopā lūdzam. Pagājušais lūkšana dievkalpojums bija tāds interesants, mēs it kā bija lūkšana dievkalpojums, mēs arī lūdzām, bet mēs arī daudz cilvēku bija sanākuši, mēs vienkārši stāstījām, kā mēs esam katrs piedzīvojuši Dievu, un tas bija tāds, man liekas, tāda Dievu klātbūtne tajā visā bija, un tas mūs visus iedvesmoja. Un tad es gribu apsveikt visus jubilārus, kurus Ziemassvētku dievkalpojumā nebija iespējams pieminēt, bet viņus ir jāpiemin. Un mums ir daudz jubilāru. Mums ir Laurai 27. decembrī bija dzimšanas diena, daudz laimes. Lauriņa, tev pagājušajā jau. Aļona nav šodien, Ditas kaimiņiene, Aļona, Dita, Gati nododiet sveicienus. Viņai 29. decembrī bija dzimšanas diena, un 29. arī Rutei, kur ir Rute mums. Rute ir lejā šodien kalpo, arī viņai dzimšanas diena bija 29. Un tad mums ir 2 jubilāri, kas no jaunajā gadā ir nākamajā nedēļā, un tie ir Diana, Palija Vjačeslavam sieva, nodod mīļus sveicienus Dianai. 2. janvārī viņai dzimšanas diena, un Armanam ir 5. janvārī dzimšanas diena, tā kā daudz laimes tev dzimšanas dienā. Tā kā visi jubilāri, mēs jūs mīlam, jūs esat neatņemam šīs draudzes sastāvdaļu, un mēs pateicīgi Dievam esam par jums. Tā kā daudz laimes dzimšanas dienā. Viens. Tā nav jāiet prom. Mēs gribam, pirms es padalīšos kaut kādām citām lietām, mazliet atskatīties uz 2023. gadu par lietām, ko draudze ir darījusi, ko mēs esam piedzīvojuši. Un tad būs mazs īsts video, ne ar visām bildēm, jo viņas ir pārāk daudz, bet tādas, kuras mēs varējām ātri atrast un salikt un varbūt atsaukt atmiņā kaut kādas lietas. Un, tad pirmā lieta, kas 2023. gadā mums ir noticies, tas ir evangelizācijas sestdienas. Iespējams, ka daudz no jums jau esat aizmirsuši, bet kurš atcerās, mēs gājām ārā uz ielām, uz ielu. Jā, cik no jums esat piedalījušies šajos pasākumos kaut reizi? Jā, liela daļa draudzes. Jā, un tas bija tādā radio formātā, kur Adrians vadīja raidījumus, un tad garām ejošie vienkārši ieslēdz vai izslēdz, es nezinu, tas no viņiem atkarīgs, bet... Tas no tā, cik ātri gāja. Bet mums ir daži augļi arī no šīs te pasākuma. Inese, piemēram, viņa gan neatgriezās tur, bet viņa vismaz uzzināja, ka mēs tādi esam vispārīgi. Un, vēl kāds? Es tagad momentu nevaru. Jā, kurš? Mārtiņš arī garām gāja, tad mēs bijām uz ielas. Redz, jūsu dēļ kaut vai bija vērts iziet ārā. Un, tad mums bija pamata apmācības, satver pamatus kursi.
marts līdz jūnijas. Kuri bija tie, kas gāja? Jā, Vīvētā bija. Jā, jūs ar abu, Sandra, Gunta. Jā. Jā, bija diezgan daudz cilvēku. Un tad mums ir bijis, kas mums vēl, mums ir personīgā dzīvē bijis saistībā ar skolu. Mēs esam bijuši Amerikā, mēs bijām Polijā, mēs bijām Vācijā. Dažādos pasākumos, kas bija tāds svētīgs laiks priekš mums. Tad man te ir rakstīts, bērnu draudz piedalījās starpdraudžu pasākumos. Jā, bija vairākas draudzes kopā rīkoja, un tad bērniem bija pasākumi, liekas, kāds 2 reizes šogad, man liekas, bija. Tas, kas šeit notikās? Pie mums, man liekas, nebija. Viens dievkalpojums nebija? Okay. Un kā tas pasākums saucās? Okay. Labi, tad mums bija arī bērnu draudzē, visiem bija vasaras bērnu pasākums parkā, ja jūs atceraties. Jā, svētki Raiņu parkā atceraties, ja? Augustā. Jā, tad mums bija auto orientēšanās 24. 25. jūnijas. Tur būs arī dažas bildes, gan jau sevi ieraudzījis. Tur rakstīts, cik apmēram piedalījās cilvēki? Tur 45 cilvēki, 11 mašīnas. Jā. Mēs braucām uz Latgali. Latgali. Kurš mums no Latgales ir? Cik daudz piedalījās no draudzes? Man liekas, visiem vajadzētu celt rokas. Jā, un es ticu, ka mums arī nākamgad 2024. gadā būs arī tāds. Aiva Rolanda šeit akšā nav, mēs esam izlēmuši. Mēs izlēmām, ja? Kāds nododat viņiem ziņu vienkārši. Tad mums ir bijušas, mēs piedalījāmies sporta spēlēs Talsos, Kamparkalnā, 4. līdz 6. augusts, un piedalījās 25 cilvēki pēc saraksta. Cik daudz bija te sportisti? Jā, kur viņi visi palikuši? Kur tie 25 cilvēki vēl? Lejā bērniem pasākums ir. Tad mums bija filmu vakari. Atceraties? Ja es nezinu, kā tur beidzās pasākums. Es nezinu, cik daudz sērijas kopā ir noskatītas, bet diezgan daudz. 2 sezonas ir noskatītas. 2 sezonas. Mums vēl ir cik? Man liekas, kāda 4, ne? Aha. Mums ir bijuši, ko? Jā, ūdens kristības Talsos, tātad, kad bijām sporta spēlēs, un kristījās 3 cilvēki. Rūta. Nē, bija Jānis, Laura. Tad rakstīts plus Rūta. Tas ir vēl. Atsevišķi, jā, es sapratu. Jānis bija Laura un Tomas, bet pirms tam mums arī autoorientēšanās laikā bija ūdens kristības, kur kristījās Iveta, Aļona un Daniela. Un Rūta kristījās augusta vēlāk. Viņa pati teica, es gribu nokristīties vienu svētdienu vienkārši pēc dievkalpojuma. Viņa bija atradusi vietu, kur mēs braucām un nokristījām viņu. Jā, un tad mums ir arī tādas jauna lietas sākusies, un te nav chronoloģiski, protams, tas viss. Mums ir lielo jauniešu, es teiktu lielo cilvēku. Jaunieši cilvēki, nezinu, bet tādas kopējas sapulces reiz mēnesī, viņas arī turpināsies nākamajā gadā, jo Dievs mums ir pievienojis daudz cilvēkus, jaunus vai lielus. 11 lieli jaunieši ir, jā. Tur būs kādas bildes. Tad mums ir regulāri katru sestdienu, ja kāds nezināja, Māris, viņš šodien nav. Viņš notura mēģinājums, un jūs redzējāt augļus arī Ziemassvētku vakarā. Un Vjačeslavs iznāca ar bungām. Mēs zinām, ka viņš zina tagad, kā sist pa bungām. Un mums bija Daniela, un tie visi cilvēki, ar kuriem viņš strādā. Un arī, es nezinu, man liekas, vēl nāk arī no citām draudzēm kādi cilvēki. Bet tā ir bijusi tāda liela svētība šai draudzē katru sestdienu. Tad mums ir liela lieta, mums ir remonti notikuši draudzēs un draudzē. Un jūs noteikti neesat pamanījuši, bet mums ir jauns stolets. Vai ir kāds nav vēl bijis jaunajās stoletēs? Ir kāds? Tad mums ir svinīgi jāizvedus. Bet man pagājuši reiz teica, kad kādi, kas nebija bijuši ilgi draudzē vai viņi kā ciemiņi, pirmais, kur viņi devās cauri bērnu draudzēji līdz galam pa kreisi, talsinieki, ja? Jā, tātad mums ir izremontēta jauna telpa bērnu draudzē, mums ir jauna stolets, mums ir starpsiena, mums ir trepes jaunas uzliktas, un mums jau top, kas? Ko teica koridors? Nē,
tas koridorīts, kas ir pie bērnu draudzes, par to es domāju. Jā, Bet mums jā. top vēl patrepes kambaris noliktā. Kambaris. Tad mums, Nebūs lūkšana kambaris. ne, tad mums ir vieskalpotāji bijuši, mums ir bijis Marka un Linda Klemens, ja kāds atcerās no Amerikas, tad mums ir bijis Normunds Aboliņš no Bauskas Vasarsvētku draudzes, tad mums vēl bija Džons Grunvalds, tad mums bija Deivids, mums bija Čārls, jā, Džims Rogans mums bija Džošs Sirats un Dermots Lendijs bija šī mēnesī, kā mēs esam svētīti daudziem vieskalpotājiem. Tā, nu, kas tev vēl te rakstīts? Jā, pasaka par sociālo centru. Jā, tad mēs arī šajā gadā patiesībā Arņa, mūsu draudzes locekļa Arņa ierosināti, sākām apmeklēt kaut kur vasarā, tas laikam sākās sociālo aprūpas centru Līgotnes, kas ir, ja zinu, kurš ir Ķevele Vītiņu pagasts, vai tu zini, Ilzīt, ka tāds ir, jā? Jā. Tāpat kā Miezītes biblioteka. Jā. Ceļš ar tāds esot. Bet labi, tas bija tātad Līgotnes, jā, un tur, jo viņam tur radinieci bija, un tad viņš ieteica, mums vajadzētu, man liekas, braukt tur, tas kā privātais veco ļaužu pansionāts, un viņi kāds 2 vai 3 reizes, tur bija vairāk cilvēku no mūsu draudzes, lai gan dievkalpojumu noturētu, lai runātu ar veciem cilvēkiem, un decembrī šajā mēnesī mēs bijām uz tādu kā Ziemassvētku pasākumu, un arī bijām sarūpējuši dāvanas, un jūs, draudze, ziedojāt naudu, un tika saziedots pār pa 600 eiro, tā kā, un tas bija īsi, tās bija 2 vai 3 svētdienas, kurā šī nauda tika saziedota, tā kā milzīgs paldies jums, un mēs salikām kopā 22 dāvanas, kas bija gandrīz 30 eiro vērtībā katra. Tā kā tās bija vērtīgas dāvanas, jā. Un mums arī bija mēģi ziedojums pestīšanas armijai, pagājuši nedēļa sazvanījāmies un atdevām, un viņi bija ļoti svētīti, un mēs saziedojām ap 300 eiro. Tajā kastītē, tā kā esam bijuši svētī, bet ja mēs runājam par vieskalpotājiem mūsu vidū, tad apmēram 3,5 tūkstoši mēs esam saziedojuši mūsu vieskalpotājiem šī gada laikā. Tā kā jūs esat bijuši par lielu svētību, un šie cilvēki, viņi nekad neaizbrauc no šīs draudzes ar tukšām rokām, un es ticu, ka Dievs apmierina jūsu personīgās vajadzības, bet arī šīs draudzes vajadzības. Tas ir tā interesanti, ka nekad nav kauns. Liekas, mēs nekad pat tā īpaši nereklamējam to, varbūt īpaši neaicinam jūs kaut kā negatavojam uz to, ka taču vajag ziedot, bet jūs paši esat mācījušies un sapratuši, ka sēt, citā cilvēkā sēt kalpotajā ir par svētību jums pašiem, un pavisam noteikti ir par svētību viņiem. Tā kā šī summa vienkārši liecina to visu par jums. Jā, slavu Dievam. Nu, tas tā, jā, un tad mēs apsēdīsimies un video lūdzu. Vakar, ja kāds atceras. Kāda izskatījās tā telpa pēc remontāžas. Tāls, kristības arī. Tāls koridorīts. Vācijā mēs bijām uz izlaidumu. Šie jaunieši vakari sanāksies. Autoorientēšanās. Tā, pavisam īsi.
Jā, kaut kas trūks tagad. Kaut kāda aplausa sev vai kā. Ko lūdzu? Labs gads, ļoti daudz bildes un ļoti daudz ir izdarīts. Un līdz ar to šodienas tēma, ko es gribu parunāt ar jums, ir tāds gada noslēguma dievkalpojums, bet tāpēc vienu daļu mēs atskatījāmies uz mūsu šī gada notikumiem, bet gribu padalīties ar lietām par šo draudzi, vispārīgi par to, kur mēs kā draudzi ejam, kas ir manā sirdī un kas tas, ko es ticu, kāpēc mēs kā draudzi vispārīgi eksistējam. Un mums būs iesaistīts viens cilvēks, runātājs, tev tagad ir jāpaņem mikrofons. Mums būs runātājs. Neviens viņu neredz, viņš ir melnā viss. Un, ja es varu palūgt uzlikt prezentāciju, un viņa nav, kā lai pasaka, viņa nav tā, visas lietas, par kurām mēs gribam parunāt šodien, nav kaut kas tāds noslīpēts, nopulēts, perfekts un tā, bet domājot par šiem gandrīz 12 gadiem, kur mēs ar Antru esam gani šī draudzē, mums martā aprit 12 gadi, es īsti neatceros, ka varbūt būtu bijis tieši tādā veidā izklāstīts mūsu sirds un mūsu redzējums vispār par draudzi un ko mēs darām. Un tāpēc, man liekas, varbūt ir vērts mums visiem kopā ieraudzīt un saprast, ko mēs īsti darām, kāpēc mēs darām, kāpēc mums ir jābūt šeit, uz ko mēs virzamies. Un sēžot, klausoties kaut vai Ditas liecību, šodien es domāju par to privilēģiju, kad viena no šīs draudzes lielajām lietām ir vispārīgi aizsniegt un sagatavot nākamo paudzi, kas skries tālāk un kas darīs šīs lietas. Un, domājot par lielo draudzes misiju, mums ir Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa un 18. līdz 20. pants, un es palūkšu, ka runātājs nolasa viņu to raksturvietu, mēs visi klausamies. Man ir dota vara visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Nu, lūk, un šajā misijā tā ir tāda vispārīga draudzes misija, vispārīgs lielais draudzes uzdevums, kāpēc mēs šeit esam. Un viņš sadalās divos lielos tādos blokos. Viens ir, tur ir teikts, tātad, lai mēs darām par mācekļiem visas tautas, un otrs ir, tajā, protams, ir ietverts iekšā tas, ka mēs evaņģelizējam. Pirms mēs kādu varam darīt par mācekli, mums vajag, ka šis cilvēks vispārīgi notic evaņģēlijam, piedzimst no augšienes. Un iesim tālāk. Jā, un tad attiecīgi tas redzējums priekš draudzes, lielais redzējums ir tādos lielos divos blokos, kas varbūt mums visiem palīdz arī sastrukturizēt galvā, ko mēs katrs darām, bet tās divas lielās pozīcijas ir māceklība, kas ir liela daļa no draudzes, un otrā daļa ir evaņģelizācija. Un tā pirmajā blokā es parunāšu par šo māceklības procesu, un mēs varam iet uz nākamo par māceklības procesu, un tas ir domāts tieši draudzes locekļiem, jeb ticīgajiem. Un tā pirmā lielā lieta, kas ir manā sirdī, ko arī mūsu mācītājs mīļais Čārlis Boačī, viņš vienreiz man piefiksēja, viņš teica, tu ļoti bieži lieto vārdu patiesība. Un viņš teica, tas tev laikam daudz ko nozīmē. Un es no tā brīža, kad viņš to pateica pirms kādiem pāris gadiem, bieži vien es atceros tos vārdus, ko viņš man pateica, un es domāju, bieži vien tas, kur mēs runājam, lietas, ko mēs atkārtojam, bieži vien tas arī tas parāda, kas ir mūsu vērtības, kas ir tas svarīgais. Un tāpēc tāda liela lieta, kas ir manā sirdī priekš draudzes, un tā iedzem šīs māceklības sadaļas, ir tas, ka
mana vēlme, mans redzējums ir, ka ik viens cilvēks nav vienkārši draudzes apmeklētājs, kurš atnāk un ir kā mazs bērns, kurš vienmēr nāk pie mega lielā mācītāja, kurš visas dzīves problēmas viņam atrisinās, bet cilvēki nāk draudzē un viņi aug, un viņi saprot patiesību, viņi iemācās patiesību, un pirms es eju tālāk, varbūt tad es lūkšu atkal nolasīt šīs rakstvietas tādā mazliet traģiskā balsī, vajag. Tātad Efeziešiem 4, 13 līdz 15, līdz kamēr mēs sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīru briedumu, Kristus pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdz katram mācības vējam, cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilina maldos. Apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. Jā, ejam tālāk. Jā, Hozējas 4:6. Mana tauta tiks iznīdāta, jo tai nav atziņas. Ejam uz nākamo slaidu, tur ir vēl viena rakstvieta, vajadzētu būt. Ebrejiem 5, 12 līdz 14. Laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem, bet kādam atkal jums ir jāmāca Dieva mācības pamatpatiesības. Tā vietā, lai ēstu stipru barību, jūs aizvien vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārda pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir ievingrinājuši uztveres spēju atšķirt labu no ļauna. Nākamais slaids, lūdzu. Nu, lūdzu, tad viss šīs trīs rakstvietas, un tāds ir daudz, bet Dieva vārds nevienā veidā, nekādā veidā mums nedod iespēju, ka mums ir jāpaliek zīdaiņiem Kristu, un šī pēdējā rakstvieta viņa runā par to, ka ik viens, kas bauda pienu, un ir cilvēki, kas gadiem ilgi apmeklē draudzi, un visu, ko viņi saprot, Jēzus ir mans kungs, es esmu glābts, aleluja, eju uz debesīm, bet ir daudz vairāk, ko Kristus ir paveicis mūsu dzīvēs, un tāpēc tā viena no pamatlietām ir, ka ik viens draudzes loceklis vispār zina Bībeli, nevis var pēc atmiņas kaut ko nocitēt, kādu vienu rakstvietu, ko viņš, kad izglābās, viņš iemācījās, bet ka tu tiešām pārzini Bībeli, un kad vienalga kādā formātā tev viņi ir, bet tā ir tavas rokas grāmata tavā ikdienā, tu zini, kur meklēt šīs lietas, tā kā mēs šodien dzirdējām no Alfrēda un no Dīts, mēs dzirdējām to, ka mēs visi atrodamies kaut kādos vājos brīžos, bet jautājums, ko mēs darām ar šiem vājiem brīžiem? Vai mēs tā kā paliekam tanī, mēs pieņemam, vai mēs sākam domāt par Dievu vārdu, mēs zinām, kas ir rakstīts, un mēs meklējam šīs rakstvietas, un mēs viņus sākam lietot. Un tā ir tāda pieauguša kristieša pazīme, ka viņš spēj, tāpat kā mēs pieauguši varam pašu pagatavot savu ēdienu, es māku šo to pagatavot, bet ja tu vispār nemāki pats paēst, tas nozīmē, ka tu esi bērns. Un pieaudzis cilvēks, viņš māk parūpēties par sevi un uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un otrā lieta ar šo patiesības zināšanu, es tur esmu pierakstījis arī praktizē. Jā, reizēm ir tā, ka ir cilvēki, kas varbūt māk citēt rakstvietas daudz, bet tajā nav šī gara, nav šīs praktiskās pielietošanas, jo Dieva vārds, kad viņš runā par atziņu, šis vārds nav vienkārši tīras zināšanas, bet Dieva vārds runā par zināšanām, kas ir savienots kopā ar praktiski, ka tu pielieto to praksē. Un es esmu kādreiz stāstījis šo te līdzību par to, ka viena lieta ir, kad tu skaties, ka kāds zāģē dēli pēc atzīmes, un tad, kad viņš saka, jā, es zinu, taču es redzēju, kā, un otra lieta, ka tu šim cilvēkam iedod dēli, iedod zāģi, un tagad lūdzu izdara to, ko tu redzēji, ka es darīju. Un pirmā reakcija ir tāda apjukums parasti. Es zinu, ka reizēm savam dēlam esmu iedevis kaut kādas lietas, un tāds pirmais apjukums kas man tagad jādara, bet tu taču tikko redzēji, ko es daru, un ir liela atšķirības ar to, kad tu
zini kaut ko, bet tu arī zini, kā to lietot. Tās ir divas svarīgas sastāvdaļas. Un tāpēc es redzu, draudze ir tā vieta, kur cilvēki tiek sagatavoti tādā līmenī, ka viņi ne tikai viņi zina, bet viņi arī praktiski lieto un viņi zina, pārzina Dievu vārdu. Un nākamā lieta, kas mums ir visiem jāiemācās, un mēs praktizējam, mēs atkal dzirdējam šo liecību, dzīvot mīlestībā. Jo mums ir dot šie baušļi, kurus tūlīt teicējs. Ziniet, kādreiz ir lugās, ir loma teicējs. Tātad 1. Jāņa 2.5. Bet, ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesi Dieva mīlestībā ir piepildījusies. No tā mēs zinām, kas mēs esam viņā. Es jums dodu jaunu bausli. Mīliet cits citu, kā es esmu jūs mīlējis, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums mīlestībā... Es atvainojos. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Un šeit arī būtu daudz raksturvietas, bet draudzē ir jābūt tā vieta, kur mēs praktizējam mācīšanos staigāt mīlestībā. Un, tas nozīmē ne tikai, ka tu labi jūties par visiem, bet tas nozīmē krīzes situācijas, strīdu situācijās, kad ir dažādi viedokļi, kad ir dažādas redzējumi par lietām, kad kāds nedara tieši tā, kā tu sagaidi. Un šīs lietas nevar iemācīties mājās sēžot. Tas vecais piemērs, ko kāds cilvēks teica, kad es biju sludinājis par to, ka normālās ģimenēs mums arī dažādi viedokļi par lietām, reizēm mums arī ir paaugstināti mazliet balss toņi un emocijas mazliet, un tas ir daļa no ģimenes, bet šis cilvēks teica, es nezinu, man nav tādas problēmas, teica, jo tu neesi precējies. Un es teikšu tā, ka arī daudz cilvēku, kas varbūt ir, nezinu, radio draudzes vai Facebook draudzēs vai vēl kaut kādās draudzēs, kurās tu atrodies, šī ir lieta, ko tu nevari iemācīties, nebūdams kalpošanā. Šī ir lieta, ko tu nevari apgūt, nekalpojot un nesadarbojoties komandās. Un man ir liels prieks par daudziem cilvēkiem, ar kuriem mums ir bijuši sarunas, kur ir bijuši izaicinājumi, ir kaut kādas lietas, bet tajā visā, ja mēs paturam visu laiku šo lielo vīziju savā priekšā, Dievs man ir aicinājis staigāt mīlestību, pat tad, ja man nav siltākās emocijas pret manu brāli vai māsu, mēs varam izmainīt šīs lietas, mēs varam izrunāt, bet ja mēs nevaram pat izrunāt, mēs vienkārši pieņemam un mēs piedodam un mēs staigājam mīlestībā. Un Galatiešiem, ja nemaldos, 4. nodaļas 6. pāns teikts, ka ticība darbojās mīlestībā un ka tas ir tāds liels, svarīgs elements kristiešu dzīvē mācīties staigāt mīlestībā, jo ticība, ja mēs gribam saņemt lietas no Dieva, ja mēs gribam dzirdēt no Dieva, mēs nevaram staigāt naidā, mēs nevaram staigāt nepiedošanā, jo tanī brīdī mēs izjaucam šo sadraudzību ar Dievu. Mēs nepazaudējam savu glābšanu, bet mēs izjaucam sadraudzību un mēs vairs neesam garīgi vadīti un mēs neesam efektīvi tajā, ko mēs darām. Un mīlestība ir liela daļa no draudzes, kas nāk līdz ar to, ka mēs esam kopā, mēs kalpojam kopā. Un trešā lieta, kas man liekas ir ļoti ārkārtīgi svarīga, ir tas, ka katrs, ik viens no mums, mēs staigājam mīlestībā, un es ar to domāju, es esmu redzējis dažādus cilvēkus dažādās draudzēs un dažādas attieksmes, un ir cilvēki, kas viņiem ir ērti vienā ziņā, tāpēc, ka viņi saka tādu frāzi, lai Dieva prāts notiek, un ar to, ziniet, kam ir domāta špaktele. Mēs aizlīdzinām visus nelīdzenumus. Mēs nomaskējam visu. Siena nav perfekta, bet uzliekot špakteli, mēs aizlīdzinām visas nepilnības. Un reizēm cilvēkiem, lai Dieva prāts notiek,
ir tā špaktele, kas ir viņu mājas arsenālā visu laiku, un viņi vienmēr tikko kaut kas nenotiek tā, kā viņi domāja, ka vajadzētu notikt, viņi saslim, viņiem finanses nenotika, viņi īsti arī nav devēji, viņi tādi, bet viss, kas nāk dzīvē, viņi saka, ja tā bija Dieva griba, ja tas bija Dieva plāns, tad lai tā notiek, viņi tik aizmālē visas tās nelīdzinams savā dzīvē ciet. Bet tas, ko es ticu, ka mēs esam aicināti staigāt ticībā, un lai mēs staigātu ticībā, tas nozīmē, mums ir jāzina Dieva vārds, tas viss iet roku rokā kopā, un lai mēs varētu staigāt ticībā uz Dievu, mums ir viena ļoti būtiska lieta, ka mēs zinām, kas mēs esam Kristu, jeb kā Dievs uz mums skatās. Un šis ir viens tāds ļoti svarīgs elements mūsu kristiešu garīgajā izaugsmē, mums kā Kristus mācekļiem, ka mēs saprotam, kas mēs esam Kristu, mēs esam jauni radījumi, mēs esam viņa bērni. Šodien Alfrēds lasīja šīs raksturvietas, viņš mums ir piedevis, mēs esam darīti brīvi un ne mirkli neļauj, lai vēlns, lai ienaidnieks tev iestāst kaut ko citu. Un tas ir ļoti būtiski, jo ja tev nav pārliecības par to, kā Dievs tevi redz, tu nevarēsi stāvēt pārliecībā par lietām, kuras Dievs tevi ir apsolījis. Tas vienkārši nedarbojās tā. Iesim uz nākamo slaidu. Un tad es lūkšu teicēju. Ebrejiem 10:38. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, taču, ja viņš atkritīs manai dvēselē, pie viņa nebūs lapatikas. Jā, un tur ir teikts, ka taisnais viņa izdzīvošana pamatā ir ticība. Un es šeit nerunāju eksistēšanu, jo mēs visi varam eksistēt, bet es runāju staigāt uzvarā. Un tas ir bez ticības, mēs nevaram staigāt uzvarā. Tas nav iespējams. Visi Dieva apsolījumi viņi ir jāieņem ticībā. Mums ir vesela vecā derība, kas runā Jozo grāmatu un Mūzes, kurš veda tautu ārā no Eģiptes. Visas lietas, kuras Dievs viņam lika darīt, viņam bija jādara ticībā. Ko tas nozīmē? Viņš nevarēja to darīt skatīšanā. Ja tas atnāca, tad tas ir, tagad es ticu, nē. Tu dari ticībā lietas, pirms tu redzi vispārīgi kaut ko. Un šis elements iet tālāk mūsu dzīvēs. Nākamais svarīgais elements ir mācekļiem. Mūsu dzīvēs ir ārkārtīgi svarīgi, un es to esmu ielicis secībā ar domu, tāpēc, kad reizēm cilvēki samaina vietām, viņi ignorē Dieva vārdu, un viņi uzskata, ka visas zināšanas un bībeles lasīšana, tas ir tāds sekundāra lieta, bet mums ir galvenais, ka mēs esam svētā gara vadīti. Bet es redzu to pretējā virzienā, tāpēc, kad es esmu redzējis cilvēkus, kas tik dīvainas lietas sauc par svētā gara vadību, kad man liekas, tu vispār esi kādreiz Bībeli atvērs vaļā un kādreiz palasījis, tas nevar būt svētais gars, jo svētais gars nekad neiet pretīm savam vārdam, un tāpēc tās pirmās lietas ir pirmās lietas, bet tas savukārt nenozīmē, ka mēs iekrītam citā grāvī. Mums kā Kristus mācekļiem mums ir jāmācās staigāt svētā gara vadībā, un es esmu dzirdējis liecības mūsu draudzē, un reizēm mums varbūt tas lielais uzsvars to, ka mēs gribam zināt Bībeli, bet man ir svarīgi, ka mēs neesam tikai vienā grāvī, ka mums ir līdzsvars, ka mums ir jāzina Dieva vārds, bet tāpat laikā mēs sagaidām svētā gara vadību. Un tagad es lūkšu teicēju atkal. Romiešiem 8:14. Jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jāņa 14:17. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā nedz redz, nedz pazīst, bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Jāņa 14:26. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tavs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Amen. Iesim tālāk. Un vēl viens tāds svarīgs elements, un es ticu, ka tas ir ļoti, ļoti būtiska lieta, un es ticu, ka jūs to redzat. Es esmu ielicis to ieņemt apsolīto zemi, tas ir tādās pēdiņās domāts,
Un es ticu, ka tad, kad Dieva gars mūs aizskar mūsu dzīvēs, tad, kad mēs ienākam Dieva valstībā, mēs ienākam ar kaut kādām bagāžām šeit. Un vienam tā bagāža ir lielāka, citam tā ir mazāka. Daudz no mums esam bijuši pasaulē, kur mēs esam nenovērtēti. Daudz no mums mēs esam gājuši cauri dažādām ģimenes situācijām, kur ģimenēs mēs esam vai neesam mīlēti, vai neesam ievēroti un tam līdzīgi ir. Cilvēki, kas nāk ar atkarībām no pasaules, ir cilvēki, kas netic sev vispārīgi, ka viņi kaut ko ir tā vērti, ka viņi kaut ko šajā dzīvē var sasniegt. Cilvēki, kas ienāk Dieva valstībā ar daudzām un dažādām veselības problēmām, ir cilvēki, kas ienāk Dieva valstībā finansiāli, dabīgi, nabagi, vai viņi ienāk cilvēki, kas nekad nav mācījuši, neviens viņiem nav pastāstījis, kā vispārīgi pārvaldīt savus finanšu līdzekļus savā dzīvē. Mēs varētu daudz lietas uzskaitīt, bet visā tajā Dievs grib tavu un manu dzīvi, lai mēs tās ir sakārtotas un lai tās ieņem to apsolīto zemi, kuru Dievs mums ir devis. Un apsolītā zeme ir tā, kur piens un medus tek, kas nozīmē ne tikai mūsu garīgais cilvēks piedzimst no augšienes, ne tikai mēs esam attiecībās ar Dievu tagad, bet mēs mācoties vārdu, sekojot svētiem garam, mēs arī sākam iziet ārā no šīm lietām, ar kurām mēs ienākam no pasaules debesu valstībā. Un es ticu, ka tas ir ļoti būtiski, ka mēs redzam, kā cilvēki viņi pieaug un saņem tās lietas, ko Dievs ir apsolījis savā vārdā. Un cilvēki, kas ir atbrīvoti no atkarībām, mums ir piemēri šeit. Cilvēki, kuru finanses ir jābūt sakārtotām. Es zinu, ka Tomas, viņš pagājušu svētdienu liecību deva par to. Viņš ir jauns cilvēks, un acīm redzot, arī viņam ir kaut kādas lietas, ar ko viņš gāja cauri, bet viņš redz, kā viņa finanses ir stabilizējušās, kā viņš var iet uz darbu, viņš var strādāt, viņš var būt par devēju, viņš var būt Dievam noderīgs. Un tās ir lietas, kuras mēs iemācāmies debesu valstībā, un tās ir svarīgas lietas, kad tās nav lietas, kuras tikai mēs negaidām cilvēks, kas ienāk šajā draudzē, perfekti, bet mēs gaidām cilvēkus, kur ienāk šajā draudzē ar visu šo bagāžu, bet Dievs viņš lēnām mūs ved šajā apsolītajā zemē, mūsu dzīves, viņas tiek sakārtotas. Un lūdzu, raksturvietas. Apostoļu darbi 10:38. Kad Dievs Jēzu no Nāceretes ir svaidījis ar svēto garu un spēku, kā viņš gāja un darīja labus darbus un dziedināja visus vēlna kalpinātos, jo Dievs bija ar viņu. 3. Jāņa 1:2. Mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselē. Jā, un 3. Jāņa 1:2. Tur citu tulkojumu saka, ka viņš patiesībā, viņa sirds vēlme ir tik liela, ka viņš lūdz par viņu, lai viņš viss, tāpat kā viņa gars, tāpat kā viņš ir piedzimis no augšienes, visas viņa dzīves jomas ir veselībā un harmonijā. Un šis apakšējais tulkojums ir tulkojums, ko mūsu iepriekšējais mācītājs veica, un man liekas, viņš perfekti arī pasaka, attiecībā uz visām lietām es novēlu tev zelt, un tas ir, man liekas, tā ļoti latviski pateikts, un būt veselam tieši kā plauks tava dvēsele. Un tas ir tā ir Dieva griba, ka mūsu dzīves ne tikai garīgi tās tiek sakārtotas, ne tikai mēs piedzimstam no augšienes, bet arī mūsu emocionālā dzīve, mūsu finansiālā, mūsu dabīgā miesa, mūsu attiecības ģimenēs un vide, kurā mēs dzīvojam, ka tās tiek sakārtotas. Un tā ir tā apsolītā zeme. Iesim tālāk, lūdzu. Un lielais, tātad pirmais bija patiesība, kas ir, man liekas, būtiska. Es varu teikt tā, ka neviens cilvēks nevar pieaugt šīs lietās, ko mēs iepriekš runājam, ja viņš nezina Dieva vārdu patiesību. Un tāpēc kāds no šeit klātesošiem reiz man teica tādas svētīgas vārdas. Viņš teica, es redzu atšķirības starp šo draudzi un varbūt kādām citām, kad jūs necenšaties mūs padarīt atkarīgus no sevis, bet jūs gribat, lai mēs katrs personīgi pieaugam. Un tā ir mūsu sirds vēlme. Tāpēc reizēm mēs arī draudzē, kad jūs esat kādās situācijās vai problēmās,
mēs gribam jūs atbalstīt, mēs gribam lūgt par jums, mēs gribam jūs iedrošināt, bet tikai iedrošinot, neļaujot jums nekad spērt pašiem savus soļus, jūs nekad nevarēsiet pieaugt. Un zinu, kad bērns pirmais soļus spēr, viņš reizēm krīt, viņš reizēm pieturās pie kaut kā un tam līdzīgi. Un mēs varam palīdzēt pieturēties, bet mēs negribam visu jūsu vietā izdarīt. Un tāpēc, bet tas, lai nebaida tevi nākt pie mums un runāt, ja ir kaut kādas situācijas dzīvē, bet ja mēs sakam, ok, vai mēs varam kopā apskatīties kādas rakstvietas, par kurām mēs varam kopā ticēt, tad tas ir tas grūdienis tev, ok, rakstvieta, es domāju, ka tu vienkārši palūgs par mani, pagaidi, tas ir tas brīdis, kur tu sāc mainīt attieksmi un domāšanu par to, ka šajā konkrētajā situācijā tu neesi atkarīgs no manis vai Antras vai no kāda citu draudzu locekļa. Tu esi pilntiesīgs Dieva bērns un tev pašam pilntiesīgi ir iespēja staigāt ticībā. Un lielā nākamā māceklības sadaļa ir kalpošana, ko es jau arī pa staru pieminēju. Es ticu, ka ik viens cilvēks draudzē, es neticu draudzēji, kas ir, es negribu nevienu draudzi nosaukt, bet man reizēm liekas cilvēkiem draudz asociējās 2-3 reizes gadā aiziet uz dievkalpojumu, un tā ir viņa lielā ticība. Es neredzu draudzi šādā veidā, es redzu, ka draudzi ir cilvēki, kas regulāri apmeklē dievkalpojumus, draudzi ir vieta, kur cilvēki iesaistās aktīvi draudzē, viņi nav pasīvi apmeklētāji, mums var būt dažādi periodi mūsu dzīvēs, bet tas, ko es iepriekš teicu, nav iespējams patiesībā pieaugt, ja mēs neiesaistamies kalpošanā. Jā, tu vari zināt Bībeli, jā, tu vari citēt rakstvietas, bet es ieraudzīšu tavu garīgo izaugsmu brīdī, kad tev būs jāsadarbojās ar kādu no cilvēkiem. Un tanī brīdī, kad tev viņš kaitinās vai viņš nedarīs tā, kā tu biji iedomājies, kā vajag darīt, tas būs brīdis, kur tu sāksi augt. Un patiesībā vairāk no šiem apustuļiem viņi min par to, un viens no tiem ir Jēkabs, kurš saka, priecājies katru reizi, kad tu iekrīt kādā no kārdināšanām, jeb testēšanām. Un patiesībā tie ir tie brīži, kur tev, tad, kad jūs bijāt šīs slimības situācijās, tad, kad jums ir ko man tagad darīt, viss ir beigts, viss ir tam līdzīgi, bet tas ir tas brīdis, kur tev ir iespēja apstāties, zaudēt, vai tā ir iespēja piecelties, teikt, ok, es rīkošos pareizi, es ticēšu vārdam, un tas ir brīdis, kurā notiek augšana. Augšana nenotiek vienkārši svētdienas dievkalpojumos klausoties. Tā ir, ja tur notiek šī augšana, tā ir tik niecīga, ka tu vari nosēdēt 50 gadus, un tā augšana būs ļoti grūti redzama. Bet augšana noteikti tad, kad tu esi iesaistīts draudzē, kad tu aktīvi darbojies kopā ar citiem cilvēkiem, un tas ir svarīgs process, un tu nevari izaugt bez kalpošanas Dievam. Un otra lielā lieta, kas iet kopsumā ar šo, un tur tālāk arī būs redzams tas, kad ja kādi cilvēki tic, ka Dievs viņus ir aicinājis viņu dzīvē, viņa individuālā kalpošana, viņam īpašs aicinājums ir, ja nav kāds tas nebūtu, nenosaucot vārdā, es teiktu, ka secība ir tāda, kāda viņa ir. Tu nevari nonākt Dieva plānā, nebūdams aktīvi iesaistīts kalpošanā draudzē. Dieva valstībā tā tas nedarbojās. Un es lūkšu teicēju balsi tagad. Romiešiem 12:6-8. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas, un ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātais, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jā, un tur tas pamudinātājs, reizēm cilvēks saka, ka viņš nostājās un cits strādā, viņš saka, nu ātrāk, aiziet. Tas nav, tā nav tā dāvana, ja? Tā ir dāvana cilvēks, kurš caur Dieva žēlstību spēj būt kopā ar kādu cilvēku un redzot, ka viņš ir kādos
brīžos, jeb izaicinājumos vienkārši būt par svētību un pamudināt viņam iet uz priekšu. Ejam tālāk. Jā, tad par kalpošanām vēl mums ir raksturvietas, tad nolasīsim arī šīs. 1. korintiešiem 12:4-7. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet ik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Apustuļa darbi 13:2-3. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, Svētais gars sacīja: nošķiriet man Barnabu un Saulu tam darbam, uz kuru esmu tos aicinājis. Tad gavējuši uz Dievu un Dievu pielūguši, viņi uzlika tiem rokas un tos atlaida. Ja tu vari atrast, kamēr es runāju 1. pāntu šim pašai 13. nodaļai, bet runāju par šo pēdējo un pēc tam nolasīt, bet šis te pēdējā rakstvieta, 13. nodaļa, tas attiecās uz to personīgo kalpošanu, bet ja tu vari nolasīt 1. pāntu, es neredzu, kur viņš ir. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji Barnaba un Simeons saukts, Nigrs, Kirenietis, Lūkijs un Manēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Herodu un Sauls. Jā, tad 1. pāns, viņš saka par to, kā tur bija, draudzē bija. Ja? Draudzē bija pravieši un mācītāji. Tad ievēro, ka šie te cilvēki, kas tika nošķirti, Barnaba un Sauls, un vēlāk apgriezt kājām gaisā Sauls un Barnaba, viņi devās misijas ceļojumā, viņi kļuva par misionāriem. Sauls, ja Pāvils, pēc tam viņš kļuva par apustuli, un viņš izveido daudz draudzes, bet šie cilvēki bija draudzē, un draudzē tā nošķiršana notikās, un reizēm cilvēki tik ļoti, viņos ir kāds Dieva aicinājums, viņos ir kādas dāvanas, bet esi pacietīgs ar šīm dāvanām. Dievs tevi iecels tad, kad tu būsi uzticams, tad, kad tu būsi kalpojis un tad, kad tu būsi draudzē. Un tu nodarīsi sev pāri un daudziem citiem cilvēkiem, ja tu centīsies skriet kalpošanā, kuru Dievs nav apstiprinājis, kur Dievs nav iecēlis, un varbūt tavā sirdī ir lielas lietas, kuras Dievs ir ielicis, un lielas vīzijas, bet labāk, kāds ir teicis, labāk, ka Dievs iet pa priekšu, un tu viņam seko, nekā tu skrien pa priekšu, un tu vairs neredz Dievu savā dzīvē. Un šis līdzsvars ir ļoti būtisks. Iesim tālāk. Un tad tagad pie tās praktiskās manas redzējuma domāju par to, kā tad mēs varam vispār šo māceklības procesu piepildīt. Tās tādas salīdzinoši vienkāršas lietas. Tās ir pirmkārt, ko mēs kā draudz darām. Mēs noturam svētdienas un trešdienas dievkalpojumus. Un tās ir vietas, kur mēs mācam Dievu vārdu. Un patiesībā Bībele mums saka, ka mans uzdevums un tie visi, kas priekšā kalpo, mans uzdevums ir barot tavas ar Dievu vārdu. Un tā ir tāda regulāra barošana, un tas kaut kas, kas ir svarīgs. Tad mums ir tās pamata apmācības, par kurām mēs minējām. Arī šī nākamajā gadā mēs, jeb mani nosaukt svētdienas apmācības, jeb amerikāņi sauc par svētdienas skolām, mums svētdienas skola ir bērniem, tad mēs mēģinām izdomāt to nosaukumu, bet tās ir apmācības, kas ir domātas pirms dievkalpojuma cilvēkiem, un mēs gribam nākamajā gadā vismaz 4 tēmas šādā veidā apskatīties pirms dievkalpojuma. Mēs esam ievērojuši, ka cilvēki ir aizņemti nedēļas vidū un ka visreālāk cilvēkiem ir veltīts svētdienu priekš Dieva un priekš garīgām lietām, un svētdienas rīts, visi tie, kas līdz šim nāca, viņiem bija ļoti ērts, viņi zina, ka viņi nāk, un pēc viņi paliek vienkārši dievkalpojumiem. Tātad iesaistīšanās kalpošanas komandās, es ticu, ka drīz jūs redzēsiet dažādas ne priekšnesums, bet video rullīšus par dažādām kalpošanām šajā draudzē, un tas ir viss domāts tāpēc, lai tevi pamudinātu, lai tevi iedrošinātu iesaistīties kalpošanās. Un ir dažādas kalpošanas šajā draudzē. Svētdienas skola, mums ir apskaņošanas kalpošana, kafejnīcā mums ir kalpošanas, sagaidīšanas, kārtībnieki, vēl kaut kādas lietas.
Un bieži vien mēs domājam, ko no mums gaidīs. Mēs iedomājamies, ka ja mēs pateiksim, ka mēs gribam kalpot svētdienas skolā, tad mums liekas, ka Aiva tūlīt mūs visus sagrābs uz visu mūžu un nekad nelaidīs vaļā. Bet mums ir iespēja tikt vaļā no viņas arī. Jā. Bet tāpat laikā, kā jau mēs dzirdējam, bērnu kalpošana nav ķieģeļu krāmēšana čupā. Tā ir Dieva valstības celšana. Un ļoti svarīgi, kā mēs redzam to, ko mēs darām. Un tad mums ir, kā es teicu, jauno cilvēku sanāksme. Svētdienas skolu bērniem. Mums ir individuāls tādas mājas grupas, kuras mēs organizējam. Un vēl viens no māceklības procesiem ir šis te individuālās tikšanās, ko jūs katrs varat ar mums jebkurā brīdī sarunāt ar Antru. Mēs vienojamies par laiku. Un es teikšu, tā, reizi gadā ir minimums jums ar mums personīgi tikties. Un ne tāpēc, ka jūs esat slikti, bet tāpēc, ka tādā veidā jūs atverat durvis lietām, kuras Dievs grib iespējams runāt uz jūsu sirdīm. Un ja nekā savādāk, vienkārši tikties un aprunāties, padzert kafiju un parunāties. Un es zinu, ka es parasti palieku tāds domīgs, un tad Anta skatās, kas notika, un es saku, nē, viss kārtībā, bet es tajā brīdī klausos, ko Dieva gars man saka un ko viņš man pamudina teikt. Un ja viņš neko nepamudina, viss ir kārtībā, bet ir lietas, kuras ir svarīgi, ka mēs personīgi parunājamies savā starpā. Iesim tālāk. Teicējs, lūdzu. Apstuļu darbi 27. Nedēļas pirmajā dienā, kad bijām sapulcējušies maizi laust, Pāvils runāja ar ļaudīm. Jā, un tas uzsvars šeit ir, Bībele to sauc par nedēļas pirmo dienu. Šī ir diena, bībeliskā nozīmē nedēļas pirmā diena. Kalendāros jūs varat redzēt dažādos. Šī ir 7. diena, bet citos kalendāros šī ir pirmā diena. Tā kā tā ir pirmā diena. 1. korintiešiem 16:1-2. Runājot par līdzekļu vākšanu svētajiem, dariet tā, kā es esmu to noteicis draudzēm Galatijā. Katras nedēļas pirmajā dienā ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek tik, cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. Jā, nākamā. Ebrejiem 10:25. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jau vairāk redzot tuvojamies to dienu. Jā, un es kādā no dievkalpojumiem minēju, ka Jēzus, viņš kā ierasts devās uz templi, un mēs redzam, Pēters ar Jānu tieši tāpat dara apustuļu darbu sākumā, un mēs redzam, ka Pāvils un regulāri draudzes apmeklēšana ir bībeliska lieta. Tas ir kaut kas, ko Bībele mums māca, un tas ir viens no māceklības šiem veidiem, ka mēs vispārīgi apmeklējam dievkalpojumus. Nākamais slaids. Jā, šo rakstiet, ja var nolasīt. 1. korintiešiem 14:26. Ko tad darīt, brāļi? Ikreiz, kad jūs sanākat un katram ir vai nu kāda dziesma, vai mācība, vai atklāsme, vai runāšana mēlēs, vai tulkojums, viss, lai notiek draudzes celšanai. Jā, un tad par tām komandām es jau arī teicu, tātad mēs tur mācāmies praktiski kalpot, pieaugam mīlestībā, un tad apakšā pieredze plus uzticamība ir ceļš, kā Dievs mums var iedot mūsu personīgo aicinājumu mūsu dzīvēs. Un kad tas notiksies, atstājiet to Dieva ziņā. Tad, kad tas notiksies, tad tu zinās, ka tas ir pienācis laiks. Iesim tālāk. Un otrā lielais bloks, kas ir daudz īsāks, ir šī evanģelizācija, ko mēs kā draudz darām. Un tā attiecās uz neglābtajiem cilvēkiem. Un es teiktu tā, ka līdzīgi kā apustuļu darbos, es nezinu, vai es ieliku, pasties nākamo slaidu, lūdzu, parādu, un aiziesim uz apakaļ. Jā, ja var izlasīt 1. nodaļu 8. pāntu apustuļu darbos. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē, un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Jā, un aiziesim apakaļ uz to. Tad šeit tā secība ir tāda, ka pirms mēs skrienam un evanģelizējam visu pasauli, tur viņš saka no sākuma,
Jeruzālemē, kas ir viņu vieta, kur viņi sapulcējās, tad Jūdejā, kas ir apgabals, tad Samarijā, kas ir nākamā ārpus tās dzimtās, jeb valsts, un tad pa visu pasauli. Un, mūsu evanģelizācija viņa sākās mūsu mājās, mūsu darbā, un tās ir mūsu tās privātās evanģelizācijas iespējas. Un tā trešā lieta, kur mēs varam veikt evanģelizāciju, draudzes organizēt pasākumu, un tur katrs ik viens ir laipni iesaistīts. Un vēl viena lieta, kas ir manā sirdī, bet neesam līdz tam galam tikuši, bet es ticu, ka Dievs īstajā brīdī iedos šo te. Es ticu, ka mēs kā draudz varam ieplānot, ieraudzīt, veikt tādas misijas brauciens. Un man liekas, tas ir kaut kas, kas būtu tik svētīgi. Es kādreiz runāju kādu kalpotāju no Amerikas, viņš teica, mans dēls aizbrauc ar to un to grupu uz Meksiku, un viņi tur babaroja tos, kas bija nabagi un tam līdzīgi. Es domāju, jā, interesanti, kur ir Latvijas Meksika pēdiņās? Kur mēs varam braukt uz Igauniju vai uz Lietuvu? Kur ir tie? Un tāpēc tas ir mazliet tāds mans jautājums iekšējs, kur Dievs gribi, kur mēs varam veikt kādu misijas darbu, ārpus valsts. Es ticu, ka mēs varam braukt uz dažādām pilsētām, bet vispārīgi ārpus valsts. Un tāpēc tā ir lieta, ko es ticu, ka kaut kādā brīdī tas varētu piepildīties. Un trešā lieta ir tāda lielā. Es ticu, ka viens no lielajiem evanģelizācijas veidiem, kā aizsniegt cilvēks, ir dibināt jaunas draudzes. Un tu vari būt viens no tiem, ja Dievs ieliek tavā sirdī. Un tas ir kaut kas arī jauns, par ko mēs visu laiku domājam un skatāmies. Un būdam ar Remu kopā, tas tiek uzsvars uzlikts. Un nolasīsim šo raksturvietu Lūkas evaņģēlijas 9:26 tagad. Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tādēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Jā, un tātad mums visiem ir šis uzdevums, un tas uzdevums nav atstāts tikai ar mūsu spējām, bet tā iepriekšējā raksturvietā mēs ejam tālāk. Tur bija rakstīts, ka mēs saņemsim spēku, un tad 2. Timotejam 4:5 ir teikts, bet tu esi skaidri prātu visās lietās paciet ļaunumu, dari evanģelizācijas darbu, veids kalpošanu. Un tas ir tas, ko mēs kā draudz arī ik pa laikam organizējam, šis te pansionāts, kurā mēs bijām, šie ielas evanģelizācija, un mēs skatīsimies, kā Dievs mūs vadīs nākamajā gadā. Iesim tālāk, ir vēl kāds slaids? Nav vairāk, jā. Tas tā īsumā, kā es redzu, kāpēc draudze ir tādi lieli divi bloki, tā māceklības lieta ir daudz lielāka nekā evanģelizācijas. Kāpēc? Tāpēc, kad brīdī, kad mēs aizsniedzam kādu cilvēku, tas ir tāds viens mirklis parasti, un tad sākās visa dzīve. Un reizēm, kad evanģēlisti viņi kalpo un viņi runā par aizsniegtiem cilvēkiem un uz ielas viņi kādam liecina, es vienmēr domāju, kas notiks tālāk ar tiem cilvēkiem, kurš ar viņiem strādās, jo tas nav tā, es pasludināju vēsti, viņi kļuva glābti un viss viņu dzīvēs notiekās. Nē, viņi ir jāiesaista draudzē, ar viņiem personīgi ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, viņiem jāpalīdz aiziet uz to apsolīto zemi, viņiem jāpalīdz saprast, ka viņiem jābūt svētdienās, jāpalīdz saprast, ka viņiem jāatnāk papildus uz apmācībām, un tas viss kopā veido viņa izaugsmi, viņa dzīvē, un kādam ar to visu jādarbojās, un tā ir draudze, kas ar to darbojās. Un tas ir tāds liels darbs visa mūža garumā. Tā kā nākamais gads, es ticu, būs svētības gads, kur viņš, kā mūs vadīs, mums ir kaut kādas ieceres par šīm apmācībām, bet viena lieta, par ko mēs gribam lūgt, mēs gribam redzēt, kur mēs varam evanģelizācijas darbu veikt, jo mēs tā kā pa viļņiem mēs ieraugam kaut kādas viļņa virsotni, un tad mēs ieraugam, tā ir mūsu niša, mēs varam tagad tur ielikt un darīt, bet tad tas vilnis tā kā aiziet uz leju, mēs atkal domājam, kas ir nākamais. Bet mēs kā draudze darbojamies, un es teikšu tā, beigās arī visi tie ziedojumi un visi jūsu finanšu došana, tā ir divas puses. Viena ir tā praktiskā puse, kas ir vairāk tā, es gribu būt daļa no tā, ko Dievs dara, un es gribu atbalstīt draudzes darbu, jo viss šīs lietas, par kurām mēs runājam, tā ir daudz lietas, ir vajadzīgs, lai varētu notikties, bet otra puse ir
mēs gribam būt svētīti savā dzīvē, un tas iet roku rokā. Un līdz ar to tā ir svarīga daļa no kalpošanas. Patiesībā ir kāds gans, kurš ir teicis, viņš teica tā, jo Jēzus teica, viņš ir lielais gans, viņš teica, kur būs tava manta, tur būs tava arī sirds. Un ja cilvēka nauda, viņa nekad nenonāk draudzes ziedojuma kastītē, tas arī pasaka to, ka šī cilvēka sirds nav šī draudzē. Jo, ja tava sirds ir par šo draudzi, tu arī gribēsi ne tikai es gribu svētīts, iemetīšu 10, man būs 100-kārtīgi apakaļ. Tas ir tāds ļoti matemātisks pieeja, bet ir mīlestība arī apakšā, un tā ir zināt, ka tu esi daļa no kaut kā, ko Dievs dara, un ja tu mīli to darbu un mīli to draudzi, kurā tu esi, tu arī dosi ne tikai no aprēķina, bet tu dosi no mīlestības viedokļa. Un tas bieži vien parāda, kur mēs īsti atrodamies savā attieksmē pret šīm lietām. Nu tā, lai jums ir laimīgs jaunais gads, 2024, jau pēc nepilnām, cik mums stundas palikušas? Kurš var? 11,5 stundas, ja? Pēc 11,5 stundām mēs būsim nākamajā gadā. Protams, ka dzīve turpināsies, bet es ticu, ka Dievam ir lielas lietas šajā valstī, un mēs gribam būt daļa no šīm lietām un darīt to darbu, ko Dievs mums ir aicinājis darīt. Paldies jums! Nāc, saka, es neko nezinu. Es neko nepaņēmu. Es tikai aizgāju tev līdzi. Tu neko nepaņēmi, es paņēmu. Mīļā draudze, šis ir pēdējais gada dievkalpojums, un mēs, protams, gribam arī svinēt. Un svinēšana parasti ir saistīta ar ēšanu, runāšanu, kopā būšanu un laika pavadīšanu kopā. Līdz ar to, ko nu visi esam sanesuši, tas tur ir. Meitenes ir visu to smuki noformējušas un kafiju un tēju uztaisījuši. Tā kā neskrien prom, ja vien tev obligāti nav jāskrien. Paliec kopā, varbūt novēl kādam laimīgu jauno gadu, varbūt tev ir kāda rakstuvieta, ar ko tu ar kādu no draudzes cilvēkiem grib padalīties, un tas var kādu stiprināt. Vienkārši būsim kopā un būsim tiesa, kas celsim viens otru. Sarunājuši. Labi. Laimīgi jauno gadu visiem!